Kad salūst izliekamai pods, ciemos ierodas ūsensvīrs kombinzonā ar lielu stelotslēgu rokā, kas pabeidzis darbu, pēc sevis atstāja dubļainu peļu. Pasākuma Santehniķa diena 2008 rīkotāji uzsver, ka viens no otrā Latvijas santehniķa čempionāta mērķiem ir lauzt šādu iesiekstējušu stereotipu par šo svarīgo profesiju. Otrs mērķis, protams, ir sapulcēt visus amata meistarus kopā, lai tie jautri pavadītu laiku. Šogad cīkstēties par labākā santehniķa titulu Ķekavas pagastā ieradās vairāk nekā 300 dalībnieku, kuriem aizmirst par netiem labākajiem laikiem celtniecības nozarē sākumā ar dziesmām līdzēja Bijā meitene. Mēs esam pieraduši dziedāt vīriešu publikai un esam pieraduši redzēt tik daudz viekopus vīriešu, bet tieši santehniķis laikam ne. Mēs vienreiz dziedājām kravu pārvadātājiem, līdzīgi īstenībā. Bet es nezināju, ka ir tik daudz santehniķu. Pasaulē? Ja parasti viņi pa vienam nāk uz mājām. Parasti viņi nekad neierodās tādā barā. Bet es mājās arī nemaz neesmu redzējis nevienu santehniķu tā dzīvē, ja godīgi. bet pozitīvi ir tas, ka arī viņiem ir savi svētki, ļoti skaisti. Kāda bijusi meitiņa iepriekšējā pieredze saskarsmē ar santehniķiem? Man pozitīvā tāda pieredze, varbūt tas neatiecās tieši santehniķiem kā tādiem, bet man patīk, kad ir skaisti un tīri podi un izlietnes. Pasākuma sportiskā daļa nelika vilties. Pērnēs poda celšanas rekords 120 reizes gan netika pārspēta, bet izlietnes grūšanā tas tika labots ar uzvīdu, pārsniedzot 8 metrus. Tika noskaidrots arī ātrākais lielās skrūves skrūvētājs un precīzākais poda brilles metējs. Vīriem ir arī jūtas. Par jūtīgāko santehniķu kļuva tas, kurš varēja pateikt, cik skrūvi ir maisiņā, uzsēžoties tam virsū. Komandas gars tika pārbaudīts stafetēs skrienot, nesot un cilējot vannu ar dāmu iekšā. Nopietnākā sacīkste bija klozetpodu uzstādīšana un pievienošana pie ūdens. Te bargā žūrie vērtēja nevien ātrumu, bet arī kvalitāti. Uzdevumu grūtāku padarīja tas, kā ar pamācību drīkst iepazīties tikai pirms starta. Arī priekšā teikšana oficiāli bija aizliegta. Par savdabīgu videosveicienu klātesošos sumināja arī visu laiku slavenākais santehniķis. Afoņa no Georgija Danelijas filmas, kurš pats diemžēl ierasties nevarēja. Vienīgais par tiem čehu naštiem un alužam. Baudot čehuālu un ēdienus, kā arī dziedātājas Amberu uzstāšanos, pienāca laiks apbalvošanas ceremonijai, kurā balvas saņēma visu santehnisko disciplīnu uzvarētāji. Beigās noskaidrojās, kurš tad ieguvis galveno balvu. Ceļojumu uz Čehiju 2 personām likumsakarīgi, ka balvu, diplomu un ūdens savaldītāju kausu ieguva visātrākais klozetpoda uzstādītājs Vadims Stepanovs. Kā jūtas gada labākais Latvijas santehniķis? Довольно легко. Главное, чтобы работа была. А так легко. Как с работой сейчас? Пока есть. Ivo Leitāns, Jānis Palkinieks, Diena TV.